Vadīja Šveici un ir aizvedis viņu 2 reizes līdz sudraba godalgām. Esam kopā viņam 3 godalgas, vienreiz arī kā asistentam. Bet tagad iemeties laukuma centrā. Tailers Mojs iemetiena punktā. Stājas Šveices valstsvienībai un Grēvs Prahanēkaus ir vērts. Mēģināja diagonāli, bet nogādāt triplīs partnerim nesanāk. No Šveice iesāka uzbrukumu. Tas ir Svens Zentelers ar Berči un Hofmanu. Šobrīd uz ledus šīs virknējums arī Šveices valstsvienībai. Tagad bīstamība un Riper vārtos. Grigorijs Hofmans ir vārtu autors, Cūgas komandas spēlētājs un tieši Šveices otrā maiņa gūst vārtus. Hofmans izteikts uzbrukošā tipa tāds uzbrucējs, kurš māk realizēt savas iespējas, te viņš to lieliski arī nodemonstrē, bet atkārtojumā te mēs redzēsim nesaprašanās starp mūsu aizsargiem un uzbrucējiem. Aizsargs deva piespēli tur tuvāk pie mūsu rezervistu soliņa, bet pārējie, tie, kas jau tur bija tuvāk pie soliņa, te devās mainīties un pārķer piespēli Zentelers un piespēli uz Hofmanu. Fantastiski trāpa par Ripu Hofmans, ļoti precīzi, ļoti spēcīgi. Spēlēs, arī spēlēs pret Austriju. Arī te uzvarām svarīgs iemeties uzbrukuma zonā, bet te trajektorijas maiņa pretinieku vārtiem. Arī pēstīja vārtiem secēm, viss vēl turpinās tagad pie laukuma. Amals Rullers ātrs caur zilo līniju. Komānos Komols šobrīd uz zilās līnijas Latvijai. Komols tagad pie Rības klāt tiek. Komols uz vārtiem. Arī Pacičanis viesmēnies, otrs mēģinājums. Un Riper vārtos Latvijas izlase izlīdzina rezultātu. Martins Laviņš. Lieliski spēlē Latvijas izlases uzbrukuma zonā. Tāds ripas viņi visu laiku izcīna. Neitrālajām ripām tiek klāt un metieni no distances. Un arī šeit vārtu priekšā izcīnīts 2 cīņas un 1 mēģinājums, otrs mēģinājums. Un tad jau Laviņš no vārtu priekšā. Bet priecēja tas, cik aktīvi spēlē Latvijas izlases uzbrukuma zonā pēc tam, kad jau tiek pazaudēta ripas kontrola. Un te mēs redzam Laviņš vienreiz. Tumanovs pieslēdzies uzbrukumam tur vārtu priekšā un vēlreiz ripa atlec līdz Martinam Laviņam un no ļoti tuvas distances jau praktiski puštukšos vārtos ieraida ripu vārtos. Un skatāmies vēlreiz no šī skatu punkta, no šī leņķa un gūst pirmos vārtus Latvijas izlases šajā spēlē. 1-1. Rezultāts uz tablo, kad jāspēlē vēl 8 minūtes un 32 sekundes. Caur vīdu tiks zonā tagad. Martins Laviņš. Arī piespēlē priekšādājās pa gaišu šoreiz. Arī līdz rolleram nonāk, bet neērt apstrādājam. Martins! Latvijas izlases vadībā! Izmantojot basketbola terminoloģiju, tāds kārtīgs tāls trīspunktnieks. Tā trajektorija arī bija interesanta. Trajektorija vairāk ripai krītot uz leju visas trajektorijas laikā. Vienkārši uzmetiens, bet tur bija cilvēku vārtu priekšā, ne visu līdz galam redzēja Stefans Šarlins un nepagova viņš norēģēt uz šādu metienu no distances. Un skatāmies vēlreiz šeit no šī skatu punkta. Tur šķiet patraucēja savus spēlētājus ar roku, mēģinājot bloķēt, aizskāra ripu un sanāca trajektorijas maiņu un ripu ielidoja pretējā stūrī, ne tajā, kur gaidīja ripu Šarlins. Jā, Mojs izskatījās, ka ceļā Mojs. Dres Ambuls. Tailers Mojs par piespēli vārtu priekšā. Un precīzs arī ir noslēgums. Simons Kanaks ir vārtu autors. Šveice panāk izlīdzinājumu. Pozicionāli precīzi nospēlēja Latvijas izlases savā aizsardzības zonā. Tika pazaudēts Simons Kanaks, kurš palika viens pats vārtu priekšā. Jāatzīmē arī Tailers Mojs, kurš tur meistarīgi pieturēja ripu pie laukuma apmals, un tieši viņš arī asistēja Simonam Knakam šajā vārtu gūmā. Un skatāmies vēlreiz šeit. Tiks pie ripas Mojs. No sākuma te ar ķermeni piesac ripu un mainot virzienu un ātra piespēle uz vārtu priekšu.
Viens pats tieši pretī vārtiem Simons Knaks. Nu, redzam, te viņš arī kā viņš izcīnīja šo vietu vārtu priekšā. Apgāza viņš Gļebu Prohorenko vārtu priekšā, un tas viņam tieši palīdzēja palikt vienam uz to brīdi, kad arī tā arī Pēc spēles vai kaut ko tādu? jānoiet lejā pēc spēles jāpajautā. Facini ir pirmā metiena autors Šveicei. Facini vārtu guvums. Facini Lugano sastāvā bieži met bullīšus. Apbullīšu meistars. Un arī realizē viņš savu iespēju. Nu, te arī sarežģīti diezgan vārdsargam. Te jautājums, vai nesākas lidot atpakaļ nosekts. Haralds Egle. Tagad izpildīs metienu Latviju. Tas ir otrais šajā bullīšu sērijā. Vārtī Haralds Egle. Skaisti Nomainīja tempu, un tas tieši bija tas moments, atslēgas moments, kāpēc izdevās šeit gūt vārdus, jo Šarlīns pārāk dziļi ieslīdēja vārtos, un skatāmies te labā ātrumā, tad ļoti strauji piebremzē un redzam, Šarlīns slīd prom un pie tam aiziet. Tas ir Rihards Bukarts pret Stefāns Šarlīns. No kreisās malas ieslidojās Rihards Bukarts, vairāk māju manevri un izdodās atbrīvot vietu tālajā stūrī. Tur arī Rihards Bukarts iemet uzvaras vārdus. Bullīšu sērijā Latvijas izlase izcīna uzvaru un pārspēja Šveices valsts vienību pirmajā pārbaudas spēlē no divām, kas ar Šveici ir jāizvada šogad, gatavojoties pasaules čempionātam. Un arī hokejs pēc pilnas programmas ar pagarinājumu, ar bullīšu sēriju un ar uzvaru. Izturēja Latvijas izlases trešo periodu, kurš nebija nemaz tik veiksmīgs. Tad mēs redzam, izslīdēja slīda Šarlīnam brīdī, kad grasījās atspērties uz kreiso malu Šarlīns, un tad pietiekam daudz.